Uzmanību, runā zvaigzne. Čau, es esmu Arvīds Zariņš, mēs tikko Hokeja klubs Patrioti aizdīja spēli pret Tukuma Braļu 3. Izbraukumā, diemžēl, zaudējām rezultātu 0-1. Droši vien ātrumā tikām visur līdz jāuzteic ir mūsu vārdsargs, kuram šī laikam bija otrā spēle šosezonā, kurš nav īsti vārdsargs. Šī īstenībā ir laukuma spēlētājs, viena neveiksmīga epizode, viņam nedaudz atstās pret ekipēm daļu jau ripu vārtos, bet pārējo viņš nostāvēja godam. Bija momenti, nesanāca mums viņus izmantot, bet jebkurā gadījumā pēdējos divus periodus norāvām sausā. Tā kā, kādreiz vinnēja, kādreiz zaudēja, un nākamreiz cerams vinnēsim. Un tagad spēles labākie momenti. Ripa Tukumnieku zonā, tagad labi dabū ārā, vēlreiz labi saspēle uz krūkli, tālāk 10. numurs, Klints piespēle metiens vārtī! Mainieki atklāja rezultātu 1-0, ļoti precīzs metiens tālējā augšējā stūrī, un Artūrs Piļavs šajā sezonā atklāja arī savu vārtu statistiku. Šie viņam pirmie vārti šajā sezonā. Labi saspēlējās savā zonā Patrioti, nokontrolē Ripu, tiek arī dziļāk. Lūk, arī Bērziņam iespēja metiens pa vārtiem, ļoti labs un zems metiens. Tiek ar viņu Ranovs galā diezgan viegli, bet, tur citu Tukuma rindās šajā sezonā, kas spēlē vēl bez aizsargs. Tik tagad labi iespēja Dācim tur, man liekas, ka man jau mēl mežģās. Ja man viņa mežģās kā citiem. Grīnbergs labi iespēja uz Dācu vēl vienreiz. Vēlreiz Vološins precīzs. Auri, metiens izpaliek. Joprojām kontrolē Ripu. Tukums. Paulaus labi piespēja uz priekšu. Te ir iespēja. Netiek Mēncens zonā. Folkmanis ar spēku tiek cauri Folkmans. Atspēle Mēncenam, bloķēts metiens. Vēlreiz Folkmans pie Ripas. Izspēlē un droši paliek nedošs Igors Varanovs piespiež Ripu. Ripā ārā no Patriotu zonas un tagad iespēja. Veiksmīgi 2-1 iziet viens otram, mēģina tur patraucēt Patriotu, nes kāpēc ne spēļu. Tā kā, pa lielam 1-1. Un tagad Patriotiem labi iespēja, lieliski spēlēt Tukums aizsardzībā, bloķēts metiens. Tāda abām divām komandām, tad viņi ļoti blīvi spēlē abas komandas vidzonu. Tagad Rāznam iespējams uzmest pa vārtiem, to viņš arī dara. Metiens nekad nav kļūda un tagad labi iespēja. Visu kontrolē Igors Varanovs. Un viss kārtībā kontrolē Ripu savā zonā Patrioti. Neizdodas izraidīt Ozoliču noturu Ripu zonā. Un tagad arī neizdodas. Grads! Nav partneri, mainās pārējie Tukuma reiz, viņi ļauj spēlēt zēniem, bet nav arī nekāda asuma un nav arī nekādas, preventīvas sajūtas, ka varētu kaut kāds kašķis briest vai vēl kaut kas. Līdz ar to, tad arī tiesneši ļauj komandām uzspēlēt. 1-3. Mārtiņš Klints. Droši paliek nedroši uzmet pa vārtiem, labs arī metiens, tāds neērts. Krūklis pret Folkmanu. Folkmans uzvar, labā spēle, metiens pa vārtiem, ļoti labā augstumā. Pusminūte atlikušas otrajā trešdaļā. Nekas nav mainījies no šīs spēles otrās minūtes. Tagad labi iespēja vienu pašu atstāja Vološinu, metiens pa vārtiem, Vološinis tiek galā. Par maz. Tagad ir visi 5, viss kārtībā. Tagad labi iespēja. Nikiķēns atstāja nobilbīties pa vārtiem. Perfekti. Spēlē Varanovs. Vēlreiz metiens no Nikiķina, kur ir Ripa. Ripa nav piespiest. Tagad ir šeit. Ceļās kājās Ozoliņš. Rēniks. Vēl 2 sekundes. Žiks atgriežas laukumā. Rēniks pats līdz vārtiem. Metiens nobloķēts. Rēniks. Vēl
2 sekundes. Žiks atgriežas laukumā. Reniks pats līdz vārtiem. Metiens nobloķēts. Lokmans ar partneriem laukumā. Šcovs paliek. Nomainās. Lokmans paņem ripu. Pats ies cauri. Lūk, šādi jāiet ar zonā. Iemet un necīnīties. I tev, i partneriem viss skaidrs. Metiens no zilās līnijas bloķēts. Pašaizliedzīgi nospēlēt. Tukums tur neiespēja Kaimiņš raida laukumā vairākumā izspēlē. Reniks, tagad iespēja Bērziņām. Tas būtu filigrāni, ja debijas spēlē. Labu piespēli, metiens pa vārtiem Voronovs spēlē. Perfekti. Ļoti labi iespēja Aivi Bērziņam izcelties debijas spēlē E6 divīzijā. Slāba metiens pa vārtiem Renis Vološins. Spēt. Netiek vēl joprojām notur ripu zonā. 20 sekundes. Un tagad divatā Tukumnieki pret tukšiem vārtiem. Būs metiens pa vārtiem. Ripa garā vārtiem. 9 sekundes. Jāsteidzās uz priekšu Patriotiem. 7. Pašam Rāznam jāiet. 4-3 metiens pāri vārtiem. Tas arī viss zonas pārkāpums. 1 sekunde līdz spēles beigām. Un Tukums mājās ar minimālu pārsvaru 1-0 pārspēja Patriotus un pakāpjās numurs 95 Ritvars Dziļums kā labākais Patriotiem. Un Igors Voronovs labākais šovakar Tukuma brāļu rindās. Dāmas un kungi, tas arī viss šovakar.